Milda lūdz viesturam atļauju, lai Ieva var dzīvot savos apartamentos. Sviatoslavs pasaka Fēliksam, ka ir viņa dēls. No psihiatriskās slimnīcas izbēg Zigis un ierodas viesnīcā pie Zentas. Kā tu piezvanītājs tūlīt skrēji uz lidostu? Nu kā, ja viņai kaut kas tās varēja atgadīt? Nu, trakas lietas, bet galvenais labi, ka tai pašā brīdī gāja garām, tas jaunais īpašnieks un izvilka viņu krastā. Un tagad viņa jau 2 dienas guļ viesnīcā numuriņā, viņš pavēlti viņai atļāva. Nu, kā viņa vispār, kā viņa jūtas? Nu, zin, fiziski nekas, bet man liekas, ka viņa tā kā māca kaut kādu depresiju. Kāpēc? Nu, tāpēc, laikam, ka viņa ir pašķīrusies ar to Ediju. Ak, tad beidzot. Jā, tad beidzot viņai ir atvērušās acis, un viņa tagad redz, kas tas ir pa tipu. Redz, un viņa tagad māc vainas apziņa, ka viņa ir nodarījis pāri mums visiem, un visvairāk jau tev. Viņa taču nenāk ārā no tās istabas. Pagaid, viņa ir savos vecajos apartamentos. Jā. Zini, ko atvaino mani, es iešu. Aizēj gan. Vakar paglāba no policistiem. Vai, milzīgs tev paldies. Cik labi tu viņam sameloji par to, ka tu man neesi redzējis. Bet viņi tak nāks atkal. Te tak nav droši, varbūt, ka tev vajag slēpties kaut kur citur, ko. Pagaid, tu gribi tikt no manas daļā. Zentiņa lūdzu nerunā. Tā nerunā. Tu esi mans glābiņš. Man taču nav kur iet. Tu esi man vienīgā cerība. Es tev gribu teikt, ka te nav droša vieta. Vajag slēpties kaut kur citur. Psihienē es neatgriezīšos, tad es labāk pakaros. Tikai ko tu runā? Tu pat iedomāties nevar, kā tur ir. Kā tur pret cilvēkiem izturās. Viņi gribēja man reāli tur tā, saproti, nozājot par dārzeni pataisīt. Ne, un baro ar tur sūdīgi. Saproti, Zentiņ, tu taču man palīdzēsi, ko? Siki, es tev neatstāšu. Es neļaušu viņiem manu krāsas potiņu tur iespundēt. Es tev pabarošu. Es tev sasildīšu. Cik tu esi laba. Nu, paldies tev, paldies. Pagaidi. Tā, kur tu iestavi? Es atnesīšu tev drēbes un ēdamu vārdu. Un tagad tu aizslēdz durvis, kad es nākšu, es klavēšu 3 reizes. Un tikai tad tu man laid iekšā, saprati? Labi. Tikai neesi ilgi, jā, protams. Ieviņā. Čau, mēķi. Tu te, kā? Milda man piezvanīja un izstāstīja visus tos trakums ar tevi. Un tad es metos šurp. Ar man viss kārtībā. Jā, es peldoties, man kājā krampas iemetās un sirds sāk streikot, bet es esmu atgūsies. Man ļoti žēl, ka tev vajadzēja manas dēļ tagad steigties uz Latviju. Tev nevajadzēja. Nu kā nevajadzēja, Milda saka, tu neko neēdot, tu neejot ārā no istabas. Mēs taču uztraucamies. Milda pārspīlē. Nē. Tu zini, es skatos uz tevi un domāju, kur ir palikusi tā mazā meiterīte, kur man visas bēdas izstāstīja. Un tu man neusticies vairs. Nē, tā nav. Vienkārši es visu esmu te sagandējis. Es pārdevu to viesnīcu, atdevu 6 cilvēkiem, bet tu nebija to pelnījis. Labi. Nu, kāpēc tik drūmi? Galu galā man tā, ka vēl Anglijā ir ferma. Es varu pelnīt ar zirgiem. Bet tu neesi pelnījis tādas vecumdienas. Tev vajag mierīgas vecumdienas, bet es te visu esmu sabojājis. I wanna sleep. Ko dari? Es gribu aiznest bomzīšiem dažas drēbītes uz humāno palīdzību. Redz, te mētājās un cilvēkiem noderēs. Bomžiem malacīs par bomžiem sāk rūpēties. Nu kā tad, man tak nav grūti aiznest kādas drēbītes. Jā. Īstenībā, kādas drēbītes tagad ies Zigim mugurā? Tā kā slimnīcas piģam apkārt nesteigā, vai ne? Tad tu tā uzreiz par Zigi sāk runāt. Nē, es atceries, vienkārši tāpat. Jo policija domā, ka viņš tur kaut kur pa viesnīcu pie mums klaiņo. Jā? Nu, es gan neko nezinu. Kā tu neko nezini? Imduls teica, ka vakar tevi par
to runāja? Jā, Induls runāja, bet es pārteicos. Es gribēju teikt, ka es tak to Zigi neesmu redzējusi. Es nekā nezinu. Es iešu tagad aiznesīšu tās driebītes, lai nemētājas. Bomžiem? Bomžiem, jā. Nu jā, pareizi viesturs darīja, ka neņēma mani darbā, kam es tāda esmu vajadzīga nekam. Nu tā, nu gan nav. Ir gan. Pusis cepta vetārsti, kam tāda derīga. Es varu strādāt tikai par oficiantu vai trauku mazgātāju. Un arī Gunārs mani paņēma tikai tāpēc, ka viņam palika mani žēl. Nu tā, nu gan nav. Tev tā kā visa dzīve vēl ir priekšā. Opīt, es visu esmu sacūkājusi. Jauna, gudra meitene, nu kas tev traucēs studēt, apgūt kādu citu profesiju, nu? Galvenais nenolaid spārnus, dzīve turpinās. Jā, turpinās gan. Drēbes ņem. Ai, tu esi liels. Kaut kas nav labi? Nu, paskaties, nu. Šits krekls, tas man pa mazu. Nu, šitajās biksēs, man liekas, vēl viens varētu ielīst. Nu, kur lai es tādām eju? Nu, klausies, nu, tad visu pat pirkstiem uz man rādīt. Pēc, man nekā labāk nebija uz vietas. Un nelaikā uzkulās iezupas. Nu, labi, Zentiņ, nesatrausies, gan jau tu man vēlāk sagādās labākas drēbes, vai ne? Protams, ka es sagādāšu, skaties te kaut ko. Paklausies, tu nevari man kaut ko ēdam sagādāt? Nu, kaut vai kādu maizīti, zini, man vēders burkšķi. Šausmas, ka es varēju aizmirst. Šausmas, tūlīt, slēdz durvis. Jā. Nu, un tu zini, ko tu gribi tālāk darīt? Jā, es esmu par to domājusi. Man ir, zinām, pieredze viesnīcas darbā, un vēl es parunāju ar viesturu, un viņš teica, ka man vajadzētu attiecīgo dokumentu. Tā ir ļoti laba doma. Izvēlēs attiecīgo programmu un uz priekšu. Studēju viesnīcas biznesu. Nu jā, un es domāju, ka es paņemšu studiju kredītu un... Kādu kredītu? Nu, kāpēc līst parādos, ja to var nedarīt? Par studijām es tev samaksu. Nē, Opi, nevajag. Es paņemšu kredītu, tādu daudz studenti Nu, bet dzīvo. kāpēc to sarežģīt? Nu, es uztraucos par tevi, es gribu tev palīdzēt. Bet tu man jau tik daudz esi palīdzējis, bet es tev esmu izputinājusi. Jaunais gatavīgi atglāzs. Nav jāizmanto. Es jau domāju, ka tu pēc maiņas esi mājās. Es jau tūlīt tieši vienkārši es to gribēju pastāstīt par Zentu. Kas ir ar Zentu? Tad čudņīs bubīts, viņa kaut kā aizdomīgi uzvedās. Aizdomīgi? Vienkārši man šķiet, ka viņa ir kaut kas zināms par to Zigi izbēgšanu. Ko tu runā? Vai tu domā, ka viņa būtu tik dūla, ka viņa kaut ko zinātu un neteikt policijai? Bet viņš taču bija viņas brūtkāns. Bija? Zente ir jāpasargā, savādāk viņa jau būs kaut kādas nepatikšanas ar policiju, ietupinās cietumā par noziedznieku slēpšanu. Nedod Dievs. Nu labi, es neko nezinu, es tik domāju, vienkārši baigi dīvaini kaut kā uzvedās. Nu, paldies, ka tu man pastāstīji. Labi. Es viņai uzmetīšu acis, jā. Dari. Jā. Čau. Sveiks, barmen! Labrīt! Esmu izbadis kā vilks. Tev tik viss daudz, es nezinu pats, ar ko sākt. Nē, paga. No šodienas mums ir jauna kārtība. Numuriņa cenā ir iekļautas tikai franču brokastis. Tā ko cīgauņu brokastis, tu tik šūp. Jā, sēdieties. Šeit, Tūlīt, jā, jums... Tā. Lūdzu, Kas tas ir? franču brokastis, croissants. Tu joko? Kas tas ir? Vieriņ! Tu tā. Atslēgas atnesi. Jēzups pateica, ka tu vakar vienu numuru esot pievākusi. Jā, bet es tev gribēju lūgt. Nu, atstāj man to numuriņu vēl uz vienu nakti. Nu, lūdzu. Nē, tu nevar, nedrīkst. Tā,
nav iespējams. Jauno šefu tu zini, ja? Ja viņš to visu uzzinās, tādas ziet... Ak, neuzzinās. Nu, ja tu nenosūdzēsi, neuzzinās. Un es uzmanīšos. Es tā kā pelīte, neviens man tur neredzēs. Un tas tā kā ir stūra numuriņš, mieriņš. To dod tikai tad, ka visi pārējie ir aizņemti. Tu tagad viesnīca pustukša. Vai tu... Man kaut kā šai lietā nepatīk. Zini, tas... Paskaties. Paši sadītas. Pagaid, man? Nu kā tad, lai tev te caurvējā stāvot kājiņas nesalst? Ai, paldies. Nav tak par ko kolēģiem ir jāizpalīdz. Nu? Kā būs ar to numuriņu? Nā, nu kā tu teici, kolēģiem te kaut kā jāizpalīdz. Paldies. Nu, labi, ņem. Bet tikai, lai tur būtu kārtībā, jauna atslēgas, viss atdod. Visus. Tas jau nav nekādas brokastis, tas ir viena bulka un jogurts. Kas tas ir? Es gribu kārtīgi paēst. Tā kā vakar, te varēja? Bet no šodienas mums ir mainījies piedāvājums. Ja gribat ēst kārtīgs brokastis ar sieru, gaļu, olām un vispārējo, tad ir jāpiemaksā 10 eiro. Tā taču ir plēšana. Nu, samaksāsiet un ēdīsiet. Ja nemaksāsiet, tad lūdzu franču brokastis, kas ir iekļautas cenā. Vai tad jogurtu nedzersiet? Es tādas babiešu pleckas neēd. Klau, tu taču cilvēks iedot normāli paēt. Samaksājiet, tad ēdīsiet. Iedot man uz parāda, gan baļķa pēc tam Feliks samaksās. Baļķa Feliks teica, ka neko nemaksās. Tā, vispirms ir jāsamaksā un tikai tad ēd vai ēd to, kas ir. Nu tad gan servis atā, davai čau. Labrīt, jūs tur. Aivar, es domāju, tu esi Anglijā. Kāpēc tu man nezvanīji, kad gadījās tā nelaime ar Ievu? Piedod, es negribēju tev satraukt, nekas traģisks jau nenotika. Nu labi, ka tā. Kaut gan patiesībā man tev jāsaka paldies. Tu zini, pēc tavu skarbā atraidījuma Ieva ir sākus domāt par studijām. Gudra meitene. Ja vēl tu varētu viņu pierunāt, lai viņa paliek dzīvot te viesnīcā. Zini, man nevisai patīk tā viņas ideja par dzīvošanu svešā īrētā istabā. Klausies, man viena doma ir, pagad, tieši Ieva zvana. Jā? Labrīt? Atdot naudu. Labi, nāciet tepat uz terasi, es tepat vien esmu, jā, gaidu. Ko viņi nāk šurp? Jā, gribot atdot naudu par 2 dienu uzturēšanos viesnīcā. Zini, ko tad es gan tīšos prom? Nē. Pagaidi. Feliks, fiksi nāc šurp. Tūlīt uz Ādrāgo. Kas tev padomā? Es negribu, lai Ieva uzzina, ka mēs esam pazīstami. Neuzzinās. Tev tikai jānoslēpjas. Reku, aiz tiem aizskariem. Nu, lai notiek. Es gribēju pateikt paldies par iespēju palikt viesnīcā un arī, par vispārējo. Te būs nauda par viesnīcas apartamentiem. Aha, paldies. Pagaidiet, sēdieties, man ar jums jāparunā. Es varu arī pastāvēt? Kā vēlaties? Redziet, man ir neērti atzīties, bet es esmu inženieris, sportists, bet es netieku galā ar viesnīcas pienākumiem. Kāpēc jūs man to stāstāt? Es vēlētos, lai jūs kļūstat par manu konsultanti. Gunāri, kas tev atkal deg? Zini, ko es ceru, ka tava dēla kuņģī deg.
Viņš man ir norījis visu zviedru galdu. Es viņam teicu, lai viņš negrābstās. Es viņam uzservēšu atsevišķas brokastis par 10 eiro. Tas viņam bija par dārbu. Tad viņš izlikās, ka aiziet, kamēr es aizgāju uz virtu. Viņš bijis atpakaļ, visu norījis vai savāds līdzi, droši vien tagad rī augšā. Elpo dziļāk. Piepūties kā pomidors. Še, 10 ģevriki. Zini, ko viņš norīja daudz vairāk par 10 eiro? Atslāpsti, Gunāri. Še vēl 10. Ar viņu es pats tikšu galā. Nu, ko teiksiet? Es domāju, ka mēs nespēsim sastrādāties. Man likās, jums ir svarīgi, lai šeit arī turpmāk būtu viesnīca. Protams, ka ir. Nu, redziet, bet es neesmu viesnīcnieks. Man daudz vienkāršāk šeit ierīkot kaut ko citu. Bet ja man būtu pieredzējusi konsultante? Bet, ko lai dara, es nevaru atteikt Gunāram Liepiņam. Es jau esmu ar viņu parakstījusi līgumu par darbu kafejnīcā. Jā, bet to arī nevajag. Es jau nemeklēju sekretāru, kas pie manis sēdēs visu dienu. Man ir vajadzīga konsultante, kas vajadzības gadījumā dod man padomu. Un kā ar atalgojumu? Kā būtu ar barteri? Jūs man konsultējat, es jums atļauju dzīvot viesnīcā par brīvu, vecajos apartamentos. Labi. Jūs piekrītat? Jā. Tur gan esi veikls blēds. Es? Cerams, man tu nemeloko. Atnesu. Ģelīces, tev labāk paskaties, pēc kā es izskatos, gatavais ķērs. Pilnīgi. Tas sākas ar mums. Izmanto mīļāko dziesmu kā taimeri dušā. Būs vēlāk labāk. Tāda būs maizītes siers, gaļiņa, nazīti. Jā. Labi. Iegriezt. Mīļā, cik tas viss izskatās garšīgi. Ja tu zinātu, kā man bija apriebušās tas slimnīcas putras un galvenais tie šalipuši jau makaroni. Tāpēc, jo tu esi tik vājīgs, tev ir jāpēd dušīgi, tu ēdis, tev vēl atsaisīšu maizītes. Tomātiņš nav? Tomātiņ, pagaid, jāsagriež tomātiņš. Выходила на берег Катюша, на веселый берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на веселый берег на крутой. Выходила. Прости. Kur tad tu šitās dabūji? Zentuks uzdāvināja pati nodījusi. Zentuks, ko? Jā. Zentuks mēnešiem nav vadīkli rokā paņēmis. Šitā zeķītes aizvakar pabeidz. Tu? Jā. Tu, bet viņi teica, ka tas ir viņas adījums. Nu, labi, valkā vesels. Par ko tu viņi tev tās uzšķiņķoja, ko? Tādā dziļā pateicībā, ka es viņai vienu nakti atļautais tur numuriņa paidievi. Izmuldējos. Es taču apsolīju, ka es nevienam neteikšu. Lūdzu, Mildiņ, lai tas paliek starp mums. Es tev pateikšu, viņi vienkārši prātu izkūkoļus. Šitādas pūles pielikām, lai viņi saglabātu šito darbu. Un tagad viņi riskē atkal to pazaudēt. Man ir jārunā ar viņu. Kaut kas traks. Par ko tev patās klapē? Man aizsmaukties līdz kafejnīcai, un tiešām tik ļoti kārojos un sāliņš. Labi, rasies, tev apnesīšu arī āliņu. Zenta, taisa vaļā, es zinu, ka tu tur esi iekšā. Viņa mierā neliksies, viņa tikmēr liekas, ka mēs visu viesnīcu sacels Zenta, kādas. taisa vaļā, tur viss. Es eju, jā. Nu, ko tu gribi, nu? Kur ziņas? Kādas ziņas, kā lai es zinu? Es te esmu viena pati. Es numuriņu paņēmu. Es beidzot gribu atpūsties gan no tevis, gan no pārinišiem. Tu viņu slēp vānas istabā, ja? Pastīšos.
nu te tu esi. Es taču zināju, ka tu slēpies viesnīcā. Pasaki, Zent, vai tu esi stulba? Ka tu viņu piesedz. Tev būs tiesu darbi. Tu piesedz vien izbēguši noziedznieku. Es neesmu vainīgs. Jā, neesi vainīgs. Man ir pierādījumi. Dakteris Baranovskis ir uz vienu roku ar āboliņu. Un man ir bloknots, kas to pierāda. Un viņš ir bandīts. Nu, bet kas tas ir pa bloknotu? Es nozagu Baranovskim. Man likās aizdomīgi, ka viņš to tā sargā un uz mani. Parādi man to bloknotu. Skaties. Pagaidiet. Taču nekā nav, tik vieni ķeburi ir. Bet tā ir kaut kāda svešvaloda. Tas ir bandīts šifrs. Ja izdotos izlasīt, ko viņi patiesībā ir uzrakstījuši, visas āboliņas varētu ielikt aiz restēm. Un es atkal varētu dzīvot tāpat kā līdz šim. Tāpat kā agrāk. Milda, bet tu taču mūs nenodus. Ieva, tad, kad tu man pateici, ka Dāna tev izkrāp viesnīcas... Tieši tad es tev kļuvu vienaldzīga. Dāna mēģināja aizlaisties uz ārzemēm, es viņu apturēju. Es atdošu tev visu naudu, ko Dāna saņēma no Smilgas. Es tev pārskaitīšu uz tavu kontu. Aivars atgriežas no Anglijas, jo uzzinājis par Ievas slīkšanu. Zenta slēpj izbēgušo Zigi viesnīcas numurā. Ieva un Aivars sirsnīgi izrunājas, un Ieva nolēma studēt viesnīcu biznesu. Jezupam rodas aizdomas, ka Zenta slēpj Zigi. Viesturs piedāvā Ievai strādāt par savu palīdzi. Fēliks atzīst Svjatoslavu par savu dēlu. Milda pieķer Zentu kopā ar Zigi. Tam viestram Smilgam pieder moču rūpnīca Austrijā. Kur viņš ņēma starta kapitālu? Sākumā tirgoja močus. Pārsvarā tādas sporta klases. Es skatos, sportista karjerā arī šim veiksmīgi. Jā, bet līdz tam kritienam. Var teikt, ka Džekam reāli paveicās. Varēja dot galvas? Protams. Iedomājies, tas jau nav apmest kūliņus uz asfaltu. Tas bezceļa posms bija viens vienīgs akmeņu krāvums. Kāpēc viņš pēkšņi tā izdomāja redz pievērsties viesnīcas biznesam? Nezinu. Varbūt nolēma riskēt citā jomā. Bet varbūt viņš ir saistīts ar Felsenbacheriem. Varbūt. Zinu, ko jāturpina novērot viņu, ievākt informāciju. Jāsaprot, kā tikt viņam klāt. Kas vēl jauns Petersona viesnīcā? Nekas īpašs. Ja vien neskaita to, ka Ieva pēc sarunas ar tevi mēģināja slīcināties. Tu man pasaki to tikai tagad? Klausies, es te paskatījos tās atskaitas. Jā. Mūsu Vācijā strauji krities ir moču pārdošanas apjoms. Nē, budžeta reklāmē mēs nepalielināsim. Sliktākā gadījumā pieņemsim jaunu pārdošanas menedžeru, bet es to negribētu darīt. Skaidrs? Jā, paskaties, kas tur kā ziņo. Labi? Kā savādāk. Jā, lūdzu, es tev pārzvanīšu. Es atnācu parakstīt līgumu. Labi. Droši sēdieties pie galda, lūdzu. Tā, te ir līgums. Stājas spēkā pirmdien. Tā kā nākamnedēļ būsiet mani konsultanti. Kas ir, kaut kas nav kārtībā? Es saprotu, ka mums ir barters, ka par maniem pakalpojumiem jūs atmaksājat man viesnīcas apartamentus.
Nu jā, bet padomājiet, kā es to noformēšu no grāmatvedības viedokļa. Es gluži vienkārši numuriņu cenu pārreķināju naudā, viss. Ja jūs sastādīsiet šādus līgumus un parakstīsiet, tad viesnīca bankrotēs gada laikā. Kāpēc? Pārāk labvēlīgi noteikumi. Es varu strādāt, kad gribu, cik gribu. Algas dienā jūs man pie tam ieskaitat milzīgu summu. Nu, bet es par to ceru pretī saņemt kvalitatīvas konsultācijas. Vai tad ne tā? Nu, bet nekur jau nav minēts tas, ka man šī naudas summa ir jāsamaksā par viesnīcas apartamentiem. Tad jau es varu viņu tērēt tā, kā es gribu. Nu, slēdzot līgumu ar darbinieku, es tomēr ceru, ka viņš būs uzticams, man nekrāps, godīgs pret mani. Pretējā gadījumā man nav jēgas pieņemt šādu te darbinieku. Vai ne? Klausies, ja notiek kaut kas svarīgs, es gribu, lai tu man pasaki uzreiz. Nevis sēdi, kas suns uz informācijas. Labi. Es tikai domāju, ka tev ir pilnīgi viena alga, kas notiek ar Ievu. Jā, man ir viena alga, nu. Bet ja viņi būtu noslīgus, būtu uzradusies policija, un tad vairs tas nebūtu sīkums, tas vairs nebūtu mazsvarīgi. Labi, necepies. Es zinu tikai tik daudz, cik man izstāstīja uzpirktais dārznieks. Viestur smilgi izvilkt sievu no ūdens un izsaukt ātrie. Ko ātrie arī? Jā, ātrie, tāpēc, ka pirms viņi devās līdzināties, esot sarījusies miega zāles. Kur jau tagad ir? Apmetusies savos bijušajos apartamentos. Jā, tā ir skaidrībā, ne? Citādāk, mums jau noderēs, lai tik galā to smilgu. Ko es un būs Rīgā? Jāizbrauc uz arhitektu biroju. Kolēģi izlaiduši, mums jātiek galā, ne? Jūs tiešām domājat, ka manas konsultācijas ir tik vērtīgas? Jā, jūs izturaties ļoti atbildīgi. Vai ne jūs esat stulbs, vai es jums patīku? Nu, vai arī gan viens, gan otrs. Jūs varat lūdzu iekopēt to līgumu flešā? Protams, bet, man jātiek. Tad uzskatīsim, ka tā būs mana pirmā konsultācija. Es pārtaisīšu to līgumu, lai nosacījumi ir daudz maz korekti abām pusēm. Labi. Nu, re. Un jūs vēl teicāt, ka mēs nesastrādāsimies. Vadim, es taču jums lūdzu bez vajadzības man nezvaniet. Nu, kāpēc jums liekas, ka es neko nedaru? Šodien ābolī cilvēks brauks nomainīt Aņus otru sargu. Es mēģināšu izsekot. Nē, man vajadzēs tikai manikīra pakalpojums. Jā, uzredzēšanos? Tātad, kā mēs norunājam, Viktors būs tavs miesasargs. Jā, jauki. Dana. Viktors, atdod viņam mašīnas atslēgas un tehnisko pasi. Labi. Jums man šodien vajadzēs aizvest pie manikīra. Man ir nav uz kuriem braukt. Ļoti jauki. Man beidzot būs pašai savs šoferis. Nesapriecājies. Rīt neko neieplāno. Kāpēc? Būs jābrauc pēc naudiņas, ko tu saņēmi par Petersona viesnīcas pārdošanu. Iemaksāsim to ģimenes kontā. Jā, pareizi. Tu nedomā, ka es to biju aizmirsus, jā? Man vienkārši izkrita no prāta. Viktors ir informēts, ka Felsenbacher grib man nogalināt. Jā, viņš ir lietas kursā. Nu ko? Mums laikam vajadzētu iepazīties tuvāk. Kāpēc ne? Uz kurieni? Kur pieejas? Tu te nav ko meklēt? Te taču viesnīca. Varbūt es gribu numuriņu noieriet vai aiziet uz kafēnīcu. Pirmkārt, numuriņu tev neviens nedos, jā? Un Guņš tev no kafēnas izmetīs ārā. Varbūt pietiks? Ko? Nekur neies. Malā, pai! Saprati, nekur neies. Šitos laksus varēs pēc tam salātos sarīvēt. Feliks pasaukšu bieti. Ai, lūdzu, malā. Tā, Jēzu, kas te notiek? Nu, viss kārtībā, vienkārši nepiedarošu personu grib pielausties viesnīcā. Ai, atvainojiet, es pie Ievas Timermans. Es jūs atceros, jūs esat Ievas draugs, vai ne? Edijs? Jā. Es esmu viesnīcas jaunais īpašnieks. Viesturs Smilgi. Ko tad jūsu administrators nelaiž man iekšā?
Mums daudz laika tagad būs jāpavad kopā. Es ierosinu pāriet uz tu. Man liekas, nav pretī. Sadzeram tu brālības. Man ir viskijs. Mums jābrauc ar mašīnu. Nu tā tīri simboliski, ko? Ok. Nav ledus. Aizskrien lūdzu uz restorānu, paņem ledu. Jā, ok. Attieksmi pret apmeklētājiem. Ieva negrib viņu redzēt. Gunārs viņu no kafijas pēc bumijas jutīs ap. Es tādu rīkojumu. Nē. Nu redz, tu esi aizmirsis, kas ir īpašnieks? Bet šef, bet es nezinu. Kādus, bet? Es ļoti atvainojos par šādu incidentu. Jūs, protams, drīkstat nākt un iet, kad vien gribat. Ar viesnīcas personālu man būs ļoti nopietna saruna. Nekas tāds vairs neatkārtosies, piedodiet. Paldies. Viņš ir nelietis, tāpat kā visi āboli banda, viņi ir vienkārši bandīti. Pagaidi, es negribu dzirdēt. Tev nav jāizsaka viedoklis par apmeklētājiem. Ja vēl kaut kas tāds atkārtosies, tad tev vairs nestrādās. Skaidrs? Ok. Bet labi. Tagad aizej uz spā. Tūlīt atvedīs saremontēto leduskapi. Palīdzēs izkraut. Vai stabils? Es pats padežūrēšu. Paldies, Viktor. Tā. Lūdzu. Nu, tad tagad mēs esam uz tu. Apsēdies. Pastāst man par sevi kaut ko. Par mani visu zini. Tik par sevi. Man ir jāzina, kas man apsargās. Ko lai tev stāsta? Nu... Tu esi precējies? Nē. Bet meitene tev ir? Kā to lai ņem? Tas nedrīkst pārāk pieķerties. Tātad tev ir meitene, bet tās attiecības nav pārāk nopietnas. Ne īpaši. Tu pareizi dari. Vajag meklēt, kamēr atrod īsto. Citādi tas atdzīvot kopā ar kādu. Un tas ne pie kā nenoved. Rekā, mana redīga. Viņš grib no manis šķirties. Jā, lūdzu. Sveiki. Ko tev vajag? Tu esot slīkusi. Nu, un tad tev tas interesē? Protams, ka man tas interesē. Vai neizliecies? Jo pie ezera esot atrasts tukšs zāļu tāfelīts. Kas tev to pastāstīja? Nav svarīgi, kas man to pastāstīja. Ko tu mēģināji izdarīt? Ko es gāju peldēties? Ar visām drēbēm. Jā, jo man nebija pakustība. Tagad tu varētu iet prom. Nu jā, kaut kādas prāts nāk stipri vēlāk, kad esam pieļaujuši daudz kļūdas. Man vidusskolā bija viens puisis ārprāts. Viņš man tik šausmīgi mīlēja. Visu laiku nāca virsū ar dažādiem mīlestības apliecinājumiem, visādiem. Nu jā, bet viņš man neko nenozīmēja. Es kaut kā viņa mīlestību tā nenovērtēju.
Bet viņš bija baigi foršais. Tiešām baigi foršais. Iedzeram. Viņam tagad ir 3 bērni. Sieva. Patīk ceļot. Es skatījos, bija aizbraukuši uz kalniem. Tik skaistas fotogrāfijas. Kalni. Jūra. Ezeri. Tik skaistas pludmales. Tā, ej prom. Man jāpabeidz darbs, man līgums jāstājas. Man nav laika ar tevi tagad izklaidēties. Piedod. Man tā bija jāsaka, es to brīdi savādāk nevarēju. Un tad kādēļ tu atvainojies? Bet nekas saprot, kā ir tad, ja nav laika. Tu vienalga no kādas situācijas es tikko esi izkūlies. Gaidīt, satraukties. Nē, bet tas jau neko nenozīmē, vai ne? Ieva, tad, kad tu man pateici, ka Dāna tev izkrāp viesnīcu, Tieši tad es tev kļuvu vienaldzīga. Dāna mēģināja aizlaisties uz ārzemēm, es viņu apturēju. Es atdošu tev visu naudu, ko Dāna saņēma no Smilgas. Es to pārskaitīšu uz tavu kontu. Un rīt no rīta mēs ar Dānu ejam uz banku. Rīt no rīta, jā. Tikai atkal kaut kas notiks. Rīt no rīta mēs ejam tādēļ, ka naudas izņemšana laicīgi jāpiesaka. Jā, protams. Tu man netici? Nē. Labi. Tad, kad nauda būs tavā kontā, tad parunāsim. Tad, kad tu brauc uz mednieku namiņu, tu uzmanies, lai tev neviens neizseko. Klausos, šefs. Te būs zāles. Kurš tur iešpicē saņēma? Vai tev nebūs pa daudz? Labāk, lai guļ mierīgi nekā drako. Piekrīt. Tad, kad tu nomaini Jāni, tu pasaka, lai viņš atbrauc pie manis, būs saruna. Labi. Eglāne, es tev uzticos. Šefs, viss kārtībā. Ok. Jūs jau prom? Es jā. Atklāt sakot, es jūs gaidīju. Man darbinieku rīcība man tiešām nošakēja. Varbūt es jums kā mazu kompensāciju varu uzsākt pusdienas. Paldies, es labprāt ar jums papusdienā, bet ne šoreiz. Esat aizņemts? Jā. Nu, tad varbūt piezvaniet man, kad atbrīvosieties. Labi, jau paspējat nodrukāt, jā? Nu, cik tu tā dārgi? Nu, labi, tad es iedošu savēju. Lūdzu. Paldies. Jūs esat arhitekts? Vainīgs. Nu, labi, tad es gaidu jūsu zvanu. Ja ilgi nezvanīsiet, piezvanīšu pats. Sarunāts. Uz redzēšanos. Visu labi. Jā. Un kas būs, ka Smilga pieķers, ka Zigis dzīvo viņa viesnīcā, Induls jau viņam zvanīja. Nepieķers. Smilgi Zigi vispār nepazīst, un ja kas, es pateikšu, ka parasts klients. Jā, parasts klients, kurš dzīvo viesnīcā un nemaksā, jā? Nu, cilvēkam aizmirsās. Un ja kas, tad mieriņš solīja palīdzēt.